Sveicināti atkal. Tad, principā, tagad mēs sāksim vienkārši defaulto kā uzinstalēt VirtualBox tā kā to operētāju sistēmu. Mēs tagad ņemsim vienkārši tā kā Windows 10. Tu vari, principā, ielādēt jebkādu operētāju sistēmu. Galvenais, lai tu ir ISO fails. IOS. Kaut kā bišķis sajaucu, ISO laikam tā arī bija. Tas ir, principā, virtuālais disks. Lai uzinstalētu Windows 10, tu, principā, ierakst browserī, jebkurā browserī Windows 10, download, lai iet. Viņš, protams, gribēs uzreiz, tā kā, lai lādējiet man šito te Windows 10 rīku. Tā kā man vajag tieši pašu ISO failu, es daru šādus datori. Tu, principā, atver Inspect Tools, F12 vai labais klikšķis Inspect. Uzspiež kaut kur Responsive Design Mode, tur browseriem var atšķirties, bet viņi plus mīnus tāda paša ikona. Un tad viņš samazināsies logā. Tur, principā, var jebkādu paņemt vienkārši random viņš tagad domās dators, ka tas ir tā kā, mājaslapa domās, ka tas ir telefons. Tu, principā, refrešo logu. Un kur ir viss, jo tagad, principā, atlasi izdevumu. Ak, Dievs, tās latviešu valoda vienkārši, Tu, principā, izvēlēs Windows 10, Windows 11, atkarīgs no, ja tur kaut kas mainīsies. Produkta valoda, es ņemu angļu starptautisko, protams, var ņemt latviešu, ja šitien ir pat latviešu. Es pat nezinu, vai ir latviešu. Jā, ir latviešu. Tad var ņemt latviešu, es ņemšu angļu, jo vieglāk būs saprast man, un es domāju arī citiem, arī ja kaut kādas problēmas, tad angliski tu atradīsi ātrāk un daudz precīzāku informāciju nekā latviski, jo latviešu valodā nav tik daudz avoti pieejami, lai atrastu to informāciju, kā to izdarīt. Protams, jūs varat mest arī man komentāros, un es uzblēzīšu video saistībā ar to, bet, tas būs laicīgs, bet parasti vajag tagad un uzreiz, un tad es uzblēzīšu vienkārši video, un tad nākošais, ja gadījumā, tad jūs varēsiet pačakot man kanālu un pastīties, saprast, kā to visu izdarīt. Te, principā, es izvēlos angļu starptautisko, apstiprināt, viņš ielādēs, un te, principā, var izvēlēties 32 vai 64 bitu, es ņemšu 64 bitu, jo viņš tā kā labāks, kur viņš augšā sāk lādēties. Kāds minūte būs jāuzgaida, bet, principā, jā, viņš sāk lādēties, šitas nebūs visu laiku pieejams šis links, tu, principā, viņš pēc 24 stundām kopš izveidošanas brīža beigsies. Kur ir pat rakstīts, ir derīgi 24 stundas kopš izveidošanas brīža. Ja 24 stundas paies, jūs nevarēsiet vienkārši nokopēt šo linku. Jūs nevarēsiet izmantot viņu, jums tas viss atkal būs jādara, un viss no jauna jāiet šajā te responsive logā, un jāda. Šā arī varētu būt ielādēties. Tad ielādējies, tad, principā, atver vaļā Winbox, VirtualBox. Tālāk, jāgaida, kad ielādēsies, labi, mēs varam uzliest new. Kur, principā, name, kā to VirtualBox sauks. Windows 10, folder, kurā vietā jūs gribat glabāt to VirtualBox, es ņemšu uz savā otrā cietā diska stuff VirtualBox, kur es uztaisīšu atstājis folderīt, select folder. Jūs varat likt jebkādu vietu, lokāciju. ISO image, others, downloads, un kur arī būs. Jā, ir ielādējies, tad var open. Ja gadījumā jūs jau esat šajā logā, un viņš vēl lādējas, tad refrešojiet lapu, lai viņš atjaunina visu. Tālāk mēs lādēsim Windows Pro. Teorētiski mēs varam arī neieķiksēt, vienkārši tas vieglāk būs. Kad eksportēsiet failu, zinās, ka Windows 10 Pro tas ir. Bet, jā. Labi, iziesim cauri expert modam. Expert modā, principā, vieglāk viss
ir redzams. Vienkārši viss uzreiz ir pieejams. Tad, principā, Windows 10. Jūs varat teikt arī caur parasto ISO imidžu izvēlās, kur ir ISO jau saglabājies. Savādāk jums būtu jāiet Others un jāieķeksē Open. Windows 10 version, skip unattended. Šitas nav vajadzīgs. Skip unattended. Vienkārši skipojiet to. Nevajag to. Tad, principā, izvēlaties rekomendēto operatīvu atmiņu, cik viņam vajag. Pieņemsim Windows 10 requirements. Kur pirmais links. Vajadzīgs 1 GHz, jā, 1 GB RAMs. Priekš 32 bitiem vai 2 GB priekš 64. Hard disk space 16 vai arī 20 priekš 64 bitiem. Mēs uzliksim vienkārši uzreiz jau 8 aptuveni un procesoru cores vienkārši 4 vai 2. Un ar 2 arī teorētiski pietiks. Tad hard disk. Hard disk mēs ņemsim arī nomainīsim lokāciju. Mēs nomainīsim lokāciju arī otru cieto disku stuff, VirtualBox, save. Jūs arī varat izvēlēt, ja jums ir jau uztaisīts kaut kāds virtual hard disk, tad jūs varat šeit izvēlēties. Vai arī vienkārši nepievienot virtual hard disk. To, ko man šobrīd nevajag, rekur use external, existing virtual hard disk. Tā kā man nav, tad es nevaru neko tur izdarīt. Jūs varat izvēlēties pre-allocate full size vai arī vienkārši lenks. Tā, kad vajag vietu, viņš vienkārši iedod vēl vairāk vietu. Windows VirtualBox iedos vairāk vietu. Principā VirtualBox image, virtual disk. Es izmantošu tos divus abus. Principā, kā kur reiz dažreiz vienkārši noslinkoju un vienkārši atstāju defaultiem, dažreiz vienkārši uzlieku šito. Tur nav tā kā būtu labāk vai sliktāk, vienkārši viņi ir plus mīnus vienādi. Tur ir maz kritērija, ar ko viņi atšķirās, bet jā. Možda es vienkārši uzblēzīšu citu video vai arī es nezinu, ja kādam interesē ierakst komentāros vienkārši, ka man interesē, kas tas ir, ar ko viņi atšķirās, es uzblēzīšu jaunu video, sīkāk nestāstīšu. Jūs varat droši vienkārši izmantot disk image vai hard disk. Es izmantošu hard disk. Tagad ir finish. Viss. VirtualBox ir uztaisīts. Tad, principā, lai sāktu kaut ko, es no sākuma iešu settingos, visu pārbaudīšu, vai viss ir kā vajag. Disk ir, acceleration ir, display uz max, jā, nice. Storage, jā. Tālāk, lai viss paliek kā ir. Ok. Start. Var dubultais klikšķis, vai šitien arī būs kaut kur start. Labais klikšķis, un tad start, vai dubultais klikšķis paši tā te. Powering up virtual machine, to bišķi VM. Kur principā VM ir saīsinājums virtual machine. Pagaidīs, kad uzbūtosies viņš. Kā man ātri jāatbild uz ziņu. Ok, nu labi. Tā. Principā var atstāt vienu to pašu. Vienīgs ten time un currency mēs varam uzlikt, es nezinu, kaut vai uz latviešu L uzspiedu. Tā, lai uzreiz atrod, kur viss L, Latvija. Keyboard input method kaut kāds English. Var likt uzreiz latviešu, var likt uz angļu. Pilnīgi atkarīgs, kas jums tieši ir vajadzīgs. Es nemācēšu pateikt. Bet laikam izstāst, ka mums jāliek uz latviešu. Labi, tad es uzlikšu ten time and currency formātu uz English starptautisko. Man tā šķiet, ka šodien bija English starptautiskais universal. Vai arī rekur pat tur varētu būt Kula. Nē, nav.
Es domāju, moš ir Latvijas. Es sen esmu instalējis visu šito te. English Europe. Nu, būs diezgan tuvu. United States International. Next. Install now. Viņš tagad sāk instalācijas procesu, kas var aizņemt bišku laiku. I don't have product key. Windows 10 Pro. Next. Vispār jāatvieno tīkla karte. Adapters nost. Tā, lai man nevajag taisīt online kontu. Pēc savas preferences, bet es principā iesāku custom install Windows only. Tā kā šitien ir pilnīgi jauns drives, new, apply, ok. To, kad brīdina to, kad viņš uztaisīs papildus lietu priekš pašas sistēmas, ar kuru sistēma reserved. Viņš par to brīdināja. Un tad principā ir viss. Jo. Next. Copying Windows files. Tas var aizņemt kādu brīdi, atkarīgs cik daudz dedicate vai tā kā iedebi to CPU power un cik operatīvu atmiņu. Protams, ja mazāk, jo lēnāk varētu būt. Nevienmēr, bet tas ir atkarīgs arī no procesora jaudas, cik viņš ir spējīgs, tā kā single core performance, kāds viņam ir. Bet, parasti instalācija nav tik stundām ilgi, vai kaut kāds 20 minūtes maksimums, cik esmu bijis redzējis. Bet tas ir čist uz Intel Celeron, uz tā kā procesoru un tas tā kā uz pašu portatīvā datora. Nevis tā kā caur virtual box. Labi, šitos spīda pošījums, tā lai jums nav jāgaida viss šitas ilgais posms. Viņš jau automātiski būtosies caur pašu Windows, bet arī var no sākuma bija ieteicams noņemt pašu disku nost. Capture to, kad ar labo kontrolas taustiņu uzspiežot, viņš izies ārā no paša šitā virtual boxa, tā lai var kustināt visu, citur darīt un tā. Ok, tas paņēma ilgāk nekā parasti. Es nezinu, droši vien tāpēc, kad es uzbāzu 2 korus, tā kā manas skolas datorā, tad tikai 4 loģiskie kodoli ir. Bet, labi, šitam man ir bišku vairāk, bet, still nav daudz. Bet, kroči, principā start with the region, United Kingdom, United States. Šitam var izvēlēties Latviju. Tas regions baigi arī neietekmēs, tur principā, kurā vietā tu atrodies. Šā būs arī, kur ir Latvija. Yes. Just a moment. Use keyboard
United States International, var ņemt arī latviešu, your personal opinion, kā jūs vēlaties. Jāpārbauda, vai man ir izslēgts, jā, arī nav pievienots pie tīkla. Skip, man nevajag otru keyboard layout pievienot. Jūs, protams, arī varat ņemt Krievu, jūs ir paša izvēle, bet Krievu vienīgi var mošu. Nē, teorētiski varētu strādāt. Not connected, I don't have internet. Šo es darīju tikai, lai viņš neietu tie online setup kontu accountu veidošanā. Un redzi, offline. Viss būs lokālā tīkla. And name. Text stuff. Lai iet Kristians. Konts. Password. Pilnīgi vienalga kāds. Nu, kāpēc jūs own preference. Bet tur, protams, ieteicums ir no 9. Vēl profesionāli ieteicums no 12. Bet jo vairāk, jo labāk. Bet tā kā šitā virtuālā mašīna. Šeit var būt 1, 2, 3, 4, 5, 6 līdz 8. Pilnīgi vienalga. Next. Confirm password. Security questions. Vienkārši kaut ko ieķiksējiet, tā kā tā ir virtuālā mašīna. Tur pilnīgi nav nepieciešamības kaut ko citu. Next. Just a moment. Šiten es visu laiku spiežu no. Vai. Šiten neko nevar izdarīt, tur būs jāsūta dati. No. Ja arī no profesionālā viedokļa arī jāspiež no. Ja lietotājiem pašam vajadzēs kaut ko, viņš pats settingos varēs iestatīt to. Vai arī pajautāt tam tehniķim, lai enablotos nepieciešamās lietas, ja viņam patiešām nav saprašana pa datoriem neko, un to, ka viņi nezina neko pa datoriem, kā Windows instalēt, un vispār neko, pilnīgi balta bilde, tad, var izpalīdzēt tur settingos ieiet, bet tā kā šitas VirtualBox, virtuālā mašīna, lai eksperimentētu un stuff, vai kam jums tur viņu vajag, tad pilnīgi galīgi pietiks. Vienkārši no. Tur nav nekas tik ļoti svarīgs, lai kaut kā ietekmētu datoru lietošanu jūsu testiem. Moš varbūt ir kaut kas jums nepieciešams, tas ir jūsu izvēle, tur ir arī apraksts, ko katrs dara, kam ko kas darīs, bet, jā. Parasti viņš neņem several minutes, viņš tā kā maksimums minūti ņem, bet tā kā pārsteidzoši šitas ņēma ilgāk nekā parasti. Ļoti ilgi ņēma. Moši tāpēc, kad es liku uz HDD šo disku. Moši tāpēc viņš kaut kādas fufeļas blēž augšā, bet uz mana HDD, kas fiziski datorā iekšā ir. Tad, principā, viņš tagad domās, slēdz iekšā, kaut ko tur dara backgroundā. Un, principā, kad būs pabeigts šitas te, tad, principā, tas arī visi. Tu Windows 10 esi ieinstalējis, tur var izvēlēties Pro Home, tur, kur pirms tam es liku Pro. Jūs varat likt arī Home, Education, Enterprise, un tas šķiet, ka tur bija Enterprise, Workstation. Tas ir atkarīgs no jums, kādi jums tieši vajag. Pro versija ir bišķi vairāk funkcijas, Home versija ir mazāk funkcijas. Pieņemsim, Pro versija, zinu to, kad ir tas remote desktop connection, vai kā viņš sauc. Moši jums vajag, moši jums nevajag. Maz ticams, kad virtuālas mašīnas būs vajadzīgas, bet mazums, lai paspēlētos ar settingiem un tā. Visjo, ir ielādējies viss Windows. Tagad var droši arī likt slēgt klāt šo Connect Network adapteru. Visjo, viss ir pabeigts.
Principā, ja jums patīk šis video, droši spiežiet like. Ja jums nepatika, dislikeojiet, bet, es maz ticams, ka kādam baigi nepatiktu. Ja es kaut ko pieminēju, droši rakstiet komentāros, vai arī, ja jums gribat kaut ko, lai es vēl sīkāk pastāstu, arī rakstiet komentāros. Es pastāstīšu, uzblazīšu video, pastāstīšu. Tad, principā, tas arī ir viss šodien. Tad tie, kas nāk šajā video, kur es visticamāk sākšu instalēt Linux. Droši vien sāksim mēs ar Ubuntu, un tad mēs turpināsim ar Ubuntu serveri. Tad jā. Paldies, ka skatījāties, un tad čaviņus.